Sveicināti! Šī raidījuma epizode es gaidīju ar ļoti lielu nepacietību, jo mums būs iespēja būt daļai no liela pārsteiguma. Sieva, neko nesakot vīram, kurš šobrīd atrodas militārā dienestā prom komandējumā. Viņi pieteicās IKEA, un te nu mēs esam. Veidot lielu pārsteigumu, pārveidot pilnībā virtuvi. Alla nāks palīgā. Čau! Čau! Nu viens ir skaidrs, tu proti pārveidot virtuves, bet kā ir ar pārsteigumu virtuvēm? Nu, jebkuras pārvērtības vienmēr ir kā pārsteigums, lai arī kas netiktu darīts. Tā kā? Tas gan. Nu ko, cerams, ka vīram pārsteigumi patīk. Čau! Čau! Cik jūs forši sportiski, Jā. bet reizē arī gatavi pārsteigumiem. Jā, esam. Virtuve. Vai varbūt bija citas telpas? Nē, virtuvi tas jau bija jau no pašiem pamatiem jau, jā, kad mēs māju jau pirkām, tad jau, viss forši, viss ļoti patīk, bet tā virtuve bija tāda, pagaidām jau ir okei, tad jau ar laika gaitā, tad jau izremontēsim, sadarīsim, bet visu laiku notiek tā, kad ir citas prioritātes, un tu visu laiku kaut ko pabīdi, labi, nav jau slikti, varam jau iztiks, un tā mēs arī, jau 3. gadu arī iztiekam. Mums šobrīd nav pievienojies mans vīrs Ivo, jo viņš ir komandējumā. Viņa darba specifika ir tāda, ka viņš bieži mēdz būt projām, un līdz ar to tad sanāk, ka es ar bērniem, mēs te saimniekojam un tiekam galā ar visiem ikdienas ciklumiem. Šī visa virtuves lieta būs ļoti labs pārsteigums vīram, kad viņš atgriezīsies no savām mācībām. Virtuve ir tas, kas man, piemēram, ir ļoti svarīgi, lai man viss ir par rokai, lai viss ir funkcionāli, lai viss ir sasniedzams un lai arī viegli visu var nokopt un sakopt. Protams, visi šie plauktiņi, tā ir arī lieta, kura ir ļoti nepieciešama, jo posmā, kad Lukas mums sāka rāpot un staigāt, viņš biežāk bija atrodams tureiz tiem aizskariņiem pie traukiem. Kopš mēs nopirkām māju. Sava uzburtā vīzija man jau bija par to, kādu es gribu. Protams, es gribu kārtīgu darba virsmu. Man ļoti gribās melnu izlietu, melnu krānu, melnus akcentus virtuvē. Un, protams, trauku mašīna, tā ir numur 1 lieta. Un arī, protams, gribu iebūvētu cepešu krāsni. Un tā jau mēs te visi pa visiem cīnamies. Un standartā, jā, man patīk, kad es varu pagatavot vienā vakarā, piemēram, ēst un uz pāris dienām, un tad bērni tas pats atnāk no skolas. Var mierīgi uzsildīt un zinu, ka viņi būs pēduši siltu ēdienu. Aha, te jau no tām pārmaiņām es uzreiz redzu, kas būtu maināms, jo šis ir cits laika periods. Liekas, viņš ir smags ļoti. Tā baigi nevar. Jā, viņš ir mobils. Bet tā kopumā ar plānojumu, ko tu saki? Man patīk, ka viņi jau uzreiz ir tā virtuve tā kā sadalīta bišķi pa abām tām pusēm. Jā. Tas ir ērti sadalītās gan darba zonas, gan uzglabāšanas visus plauktus. Tās vietas patiesībā ir gana daudz. Bet varbūt nav izmantota tā pietiekami efektīvi, ne? Jā, tas gan. Es jau uzreiz redzu to, kur parasti droši vien notiek tā gurķīšas, desiņu, salātiņu griešana, jo šeit jau vairāk ir atkal te ir kafijas automāts. Jā, šogan īstenībā varētu pārdot vairāk šeit. Jā? Jo iedomājies, tu mazgā savus gurķīšus tomātiņus, tu saliec te un tad tu gribi viņus nogriezt un iemest panniņā. A kafiju tu no rītā atnāc. Un šis atnāc, ir tev ir krūzītes, tās citas kafija un redzi, kā? Jā, par šo zonu man tāds tā kā nāk prātā tas teiciens, tā kā ir, tā kā nav. Jā, no vienas puses nazīši ir ļoti skaisti. Doma laba. Te arī viss ir pareizi. Bet vienalga visu kā ir ļoti daudz, un es nezinu, man grūti spriest vai parocīgi. Es neesmu tāds kulinārs. Ja viens te stāv pie katla un maisa, un tu tur griez gurķīt vēl, un tu saki, man vajag citu nazīti, kas notiek te tur pārrokām. Un arī viss arī šis arī ir super forši. Vienīgais ir tas moments, ka mēs gatavojam, lai gan mums ir nosūcējis vai vāki uz skatliem, tāpat mums šļakstās kaut kāds ēļi un vispārējais. Tad ir forši tomēr, ka šī zona ir tāda brīvāka.
Jo padomā, tad, kad es taisu putru, tad man vienmēr pāriet pāri, jā. Un tad, kad pāriet pāri, viņi uzreiz rekur šajā te kausiņā smeļās. Palielam, tu vari tad uzreiz smelt šķīvi, jā. Kas te ir? Es mēģinu vispār saprast. Tad, kad kaut ko nedaudz gribu uzsildīt, tad ir te mikroviņa krāsniņa, bet, kad gribas kaut ko vairāk uzsildīt, tad tur... Kas tā ir? Cepeša krāsnis? Kur viņas likt? Nu, forši, ja būtu iespēja viņu iebūvēt. Ja būtu iebūvēt un ja viņi būtu tomēr šādā aptuveni līmenī, tavā skatiena līmenī, ņemot vērā, kā atkal ir bērni, kuri visu laiku tur ķerās klāt, un tas ir arī nedroši. Kur viņiem trauki vispār stāv? Re, kur viss ir paslēpies. Nu, šis funkcionalitātes ziņā arī ir savu nokalpojis. Diemžēl, jā. Piesedz, bet nepiesedz. Kā kur piesedz un kā kur nepiesedz. Es mēģināšu sastiķēt kopā. Nesanāk. Tagad. Nebūs. Nē. Ne šoreiz. Labi, atstāsim to vēdināšanai. Nu, es domāju, mums par šo virtuvi ir gana daudz zināms šobrīd, jā. Es domāju, ka tu jau arī tagad gribētu zināt, kurš īstenībā plānos un īstenos un realizēs visas pārmaiņas šajā virtuvē? Jā, tas būtu daudz savādāk, ja būtu jāsako līdzi tā kā vairāk citiem, nevis pēc savas iekšējās tā kā vīzijas, ko tu redzi. Labi, tūlīt arī dosimies uz veikalu, noskaidrosim, kurš pārmaiņas plāno, īsteno un kādā budžetā būs jāiekļaujas. Braucam uz veikalu? Braucam. Braucam. Klāt ir satraukuma pilns brīdis saprast, kādā formā, kādā budžetā un īstenošanā un plānošanā būs jūsu virtuve. Kādas sajūtas? Satraukums. Ziniet, ļoti. Jā, nekāds jaunums vispār. Jā, mums visi tā stāsta. Mēs tiešām jau gaidām ar nepacietību, kāds būs gala rezultāts. Jā. Tad lūdzu, interjera priekšmetu budžets. 1, 2 vai 3? Nu tad lūdzu. 2. Iesākumā, kā tev šķiet, cik tas interjera priekšmets, cik varētu izmaksāt virtuvē? Nav 500. Nedaudz vairāk? Daudz vairāk? Wow! Tiešām daudz vairāk. Virtuvē jums interjera priekšmets būs 6000 eiro vērtībā. Aleks, manuprāt. Tev veicās! Tā. Nākamā kategorija ir plānošana. Plānos vai nu IKEA dizaineri vai jūs paši? 1 vai 2? 1. Interjeru plānosiet jūs paši, bet, protams, virtuve ir liels izaicinājums. Mēs nāksim jums nedaudz tālāk, bet vispār jūs iesiet diezgan lielam procesam cauri, lai jūsu virtuve, jaunā virtuve, būtu jūsu veidota, plānota un sapņota. Sapņu virtuve. Labi, no ko? Tagad Deivids, jā? Visbeidzot, Deivid. Vai tu skrūvēsi vai neskrūvēsi? Vai tu skrūvēsi vai neskrūvēsi? Izvēlējies 1 vai 2? 2. Nu? Visu paši. Visu paši, jā, tiešām. Nu ko, jums būs jāplāno virtuve. Jūs arī skrūvēsiet diezgan daudz virtuvi kopā. Ir satraukums, kā mums ies. Jāmeklē droši vien vēl kāda atbalsta komanda, kādi ģimenes vīrieši, kas nāks palīgā arī skrūvēši. Vai jūs vēlaties, lai atklāja arī citas budžeta iespējas? Jo, protams, par šo ir diezgan skaidrs, ka attiecīgi tur jūs redzat, bija opcija arī cita. Vai jūs gribat budžetu apskatīties citus? Lai redzam, kā mums ir veicies. Bija iespēja arī šāda. Tātad labāks. Un Aleks ir laimējis, manuprāt, tieši 10. Draugi mīļie, jūs esat izlozējuši vislielāko darba apjomu jums pašiem. Daudz nekavēsimies šajā brīdī, jo jums jāiet reāli visu mērīt, visu plānot, visus augstums, garums, platums. Uz priekšu, uz priekšu. Labi, tad jau tiksimies. Lai veicas. Tātad savu mājasdarbu visu esmu izpildījusi un esmu sagatavojusi piemērus, kas man patīk un ko es gribu redzēt savā virtuvē.
Bet es redzu, ka tā dominējošā ir tāda zaļganā, tāda gaišā, bet arī nav daudz koks, vairāk tāds modernais. Jā, tieši tā. Man ļoti arī patīk ar melniem akcentiem. Vēl man ļoti arī patīk šie visi plauktiņi, lai būtu forši organizēt vispār visus savus produktus, cureļas, pudeles, milti, auzu pārslas. Mēs pa kastītēm, pa burciņām. Jā, tas ir vienkārši superīgi. Bet galvenais, lai viegli kopu. Lai viegli kopt, jā, noteikti. Lai varētu tīrīties, notīrīt ātri visu un čāpāt tālāk. Jā. Tieši tā. Es arī savu mājas esmu izpildījusi. Sauksim to tā, jā. Super. Mums ir arī plānotāji mājaslapā, kur tu vari uzbūvēt savu istabu telpu pēc izmēriem. Un tad tu vari ļoti vienkāršā veidā arī pats iemest savas skices. Vairāk jautājums par to, kā mēs izkārtosim to ēdamu zonu. Tas laikam vairāk tomēr svārstos pusi, ka tas galds ir mobils, ka viņu var pārvietot. Jā. Redz, kur ir atvilknes, te ir tādas kapīši, to vēl arī var koriģēt, kur kas varās vaļā, kur kādā veidā varās vaļā, kur ir durtiņas, kāds plauktiņu skaits. Galvenais, ka tonis vīstais un... Jā, tas zaļgan pelēkais, jā. Te vēl noteikti nāks vēl augšējiem. Jā. Nu jā, lai varam salikt visus skrūzītus. Jā, nosaucies. Šeit ir forši tāds variants parādīts, kā ir, kad ir divas tās zonas viena pretī otrai. Kā ir, kad tu kusties no vienas puses uz otru pusi. Jā, nu mums tieši tāpat tās, ka būs abās puses. Man liekas, tas ir labs variants. Jā. Tad tā arī varētu pieturēties. Un šī krāsa man patīk. Tu domā panels? Jā. Panels, jā. Viens no maniem mīļākajiem arī. Jā, noteikti es gribu šo krāsu. Un arī ar tiem melnajiem elementiņiem. Kur šeit ir arī apslēptās atvilknes, kuras varbūt netiek viegli pieejamas ar bērniem. Jā. Šeit ir arī sadalītāji. Redzi, plauktam, jā, ka tu vari viņus novietot tā, kā tev ir nepieciešams. Vai arī, ja pieņemsim, ir kaut kāda noteikta izmēra, tur kārbas, kastes, vai lai viņi tur nebraukāt katru reizi, ka tu taisi vaļā tās atvilknes. Jā, tad tev ir sadalīts un stāv viss tā čik. Praktisks palīg līdz. Jā, tas, ko es nevēlos no tieši šīs virtuves, ir noteikti kaut ko tik daudz metālisku. Un kad arī tik daudz atvērta plaukta, gribas vairāk kaut ko paslēpt? Jā, vairāk paslēpt, bet ja ir kāds kā elements, jā, jo man arī vēl patīk, šie te arī ir forši, bet nevis tā, ka noklājam visu sienu, bet kaut kur. Lai varētu kaut ko drusciņu pakarināt, varbūt tās nažus statīt, kur pielikt uz magnētiņa, nažus pielikt, tas būtu ļoti, ļoti izdevīgi un ērti man pašai darboties. Jā, un rekur, ja tu gribi visu paslēpt. Wow! Tas ir katras mājsaimnieces sapnis. Jā, es absolūti piekrītu. Būs laikam skapīši arī, jā? Nē, wow! Tā ir trauku mašīna. Trauku mašīna. Tas, ko tieši man vajag. Wow, jā, un tu nemaz nepamanīji no sākuma. Jā, jo viss izskatās, ka vienkārši ir skapīši. Tīrs, sakopts un sakārtots nav vajadzīgs. Jo šobrīd pēc tā, kā ir mana virtuvē, ka man ir visur sakrāmēts, salikts un viss ir vaļā, es ciest to nevaru. Vēl, kas ir, es skatos uz šīm cepušu krāsnīm, arī ir vienkārši super un man patīk tas, ka viņai ir rokas tvērienu un attālumā, tā teikt. Ja, nav nekur jāliecās. Nav nekur jāliecās, un arī bērns nevar pielikt savus mazos pirkstiņus šeit, jo, kā jau mēs redzējām, man tagad ir variants paņemt cepušu krāsni padusē un ej, kur gribi. Viss nērtākajā veidā, viss atvērts, viss ir uz zemes. Tā kā to visu izslēdzam, atslēdzam un tiešām visu šādi. Jā, un vēl pamanīju šo darba virsmu. Jā, kā tev patīk šī tāda? Man patīk šāda izskatās. Vai tu gribi kaut ko tumšāku vai ko? Es gribu tieši šo darba virsmu savā virtuvē. Ja mēs ņemsim šo darba virsmu, es domāju, ka mums nebūs iespēja pielikt trauku mazgājumu mašīnu, galdu un krēslus. Mēs neiekļausimies budžetā, bet mēs varam apskatīt cits variants. Kā mēs zinām, trauku mašīna un cepušu krāsnes ir ļoti svarīga. Jā, jo īpaši trauku mazgājumā mašīna. Jā. Šeit jau var izvēlēties vispār jebkādu galvu. Gan krāsu ziņā, gan tekstūras, faktūras ziņā. Jā. Paskaties. Jā. Dievs, viņš sver. Nē, īstenībā patiesībā viņš ir ļoti viegls pret to izskatu. Viņš izskatās masīvā.
šeit jau ir plānāki, tad viņš domāts ir 2 vai 3 reizes plānāks. Šis varētu būt tā kā tās akmens masas aizstājies, ja? Kaut kas līdzīgs, jā, īstenībā, jā. Vismaz vēl. Jā, un šeit bija šī pērāk, tas fakti mazāk, bet... Paldies liels tev! Tiešām ļoti daudz, kas šodien ir apskatīts, un galva man ir pilna idejām. Ir laiks doties mājās, visu apdomāt. Apskazināt idejas, jā? Jā. Nu, čau! Čau! Kā tev sokas? Nu, redzi, pamazām viss notiek, viss iet uz Te priekšu. jau puses skapīši saskrūvēti. Jā, nē? Un kā gaita? Bija sarežģīti? Nu, zini kā, šos skapīšus jau es neskrūvēju. Kas tev skrūvēja? Atbrauca palīgā māsas ģimene, un galvenais skrūvētājs bija māsas vīrs Konrāds. Mans darbs bija šis te, jā, melnais skapīts. To mēs kopā ar Lukas vakardien skrūvējām. Nu, jautri mums gāja. Vēl kas ir, protams, man jau gribējās ātri un fiksi, un neiedziļinājos pamācībā, kur līdz ar to... Kas ir skrūvēja? Jā, šo pašu es sataisīju, un tad es viņu atkal jaucu ārā, un tad es skrūvēju pie jaunam. Mēs varam kopā saskrūvēt pakāpienu soliņu. Nu, varam, jā, lai bērnam ir prieks. Tā, tad pirmais ir... Tur kaut kā pa tiem aizsniem sadalīt. Visticamāk, ka pirmais. Pirmais. Evo, šitais ir baigi labi, paskaties, tiešām. Viss ir atzīmēts, ko vajag kurā solī. Tas jau iestur uz beigām, man liekas. Tas jau baigi cerams atvieglos visu darbu. Tieši šeit arī bija rādīts, ka nevar ar elektrisko skrūvgriežu. Nē. Nebija rādīts? Nu, pagaidām nav. Tad mēs paņemsim elektrisko, tad pieskrūvēšu tās te līdz galam. Tad mēs ilgi čakarēsimies. Tā, nu, pēdējais skrūvītis. Un vēl šī puse, un mums ir gatavs. Bet atceries, nevar kāpt kopā, ja? Jā. Vairāk 100 kilo. Nu, man jākāp. Nu, kā es varēšu tikt līdz? Tu pat varēsi lampiņas pārskrūvēt. Jā. Mēs taisīsim tādu dzīvu dekorāciju. Mums ir arī zeme un šie te visādi dekoratīvie akmentiņi. Un tad mēs tā pa slāņiem kārtosim un liksim šitos stikla traukos. Tad vienkārši es ņemu un beru. Jā, tu taisi vienu savu, es taisu otru. Cik dziļi mēs tos augus... Nu, zin kā, var taisīt, ka viņš ir šeit iekšā. Jā, ir tā, ka viņš ir pašā tā kā virsotnītē. Nu, skaties, kā tev pašai tas. Jo man jau patīk gan. Šitas atkal ir tāds apjomīgākais, nu, tilpuma ziņā, ja. Varbūt arī forši, ka viņš ir tā kā paslēps tajā stikliņā, nu, ka viņš ir jau šeit. Nu, zemāk, es domāju. Un tur ir tik daudz tās variācijas, kā to var izdarīt. Un jebkura ir laba. Tiešām negaidīts pārsteigums. Ļoti labi relaksējoši pēc tās lielās skrūvēšanas. Vispār arī plus ir šitiem sukulentiem un pašam visai tām kompozīcijai, ka viņš jau var nomietot jebkur. Galda dekorācija kā papildinājumu izmantot absolūti jebkurā telpā, jo viņi arī nav kaprīzi un viņiem nevajag super īpašo to aprūpe. Man šķiet, ka tavā jaunajā virtuvē viņi izcili iedarēsies. Jā, es jau redzu, kā viņi man tur izskatīs. Tas ir ļoti skaisti. Tieši Tas arī tas, kā es gribēju, ar tieši zaļumu, lai ir dzīvīgi, un tas zaļais tomēr piedod tādu enerģiju. Nu, čau! Čau, Kristof! Kā jums gāja?
Mums gāja interesanti. Interesanti. Interesanti, jā. Es šobrīd kādu laiku negribu vairs neko skrūvēt. Kas bija viss-sarežģītākais, ko salikt kopā? Tie paši skapji visi. Tur tik daudz. Jā, ar tiem mehānismiem. Jā, tas sliedas. Tieši tā. Kā tu esi apmierināta ar visu rezultātu, ar visu dizainu? Ļoti. Kā man bērni saka, ir sajūta, ka mēs esam atnākuši ciemos. Tā nav mūsu māja, tā nav mūsu virtuve. Vienkārši sēžam virtuvē un baudam. Nu labi. Es domāju, viens jau, protams, man pārsteigums būs tūlīt liels redzēt to rezultātu, bet, protams, mēs jau arī priecāsimies redzēt arī vīru pārsteigumu. Ceram, ka tas tik tiešām izdosies. Jā. Bet tagad ejam skatīties, ja? Ejam. Opā! Nē, nu vispār cita lieta. Smuka, ļoti smuka. Tev piestāv, tev ļoti piestāv. Paldies! Ļoti es ilgojos pēc virtuves, un tagad, kad virtuve bija gatava, un tu saproti, nē, es vēl nevaru viņā gatavot, arī bija vienkārši sēdējām šeit ar feitu vakarā, tādā krēsliņā, skatāmies un priecājamies, un feita vēl saka, man ir sajūta, ka mēs esam ciemos. Tā nav mūsu māja. Nu, visu kā ļoti daudz, es te jau gribu tā pasīt. Tur ir pārsteigums, vēlies kafiju. Redz kā! Tur bija kaut kādas 2 vai 3 vai 4 mikroviļņu krāsnes vai cepešu krāsnes. Tā bija pareizi, jā? Jā, no tās pašas sērijas. Bija gan atsevišķi pārnēsājuma krāsniņa, bija mikroviļņu krāsnes, bija kafijas automāts, bija teikanna. No, tagad tas viss ir šeit. Forši. Un otrā pusē te bija tādi viltīgi knaģīši, kur īsti nestrādāja un tur viss ķērās. Nu, tagad šeit ir pavisam cits, tagad šeit viss ir sakārtots apslēgts. Es biju gan komandējumā, gan mācībās. Nu, skaidrs, ka kaut kas bija virtuvē, jo visdrīzāk Kitija visu neizmestu ārā tāpat vien. Tā tas kaut kam ir jābūt. Jā, nu, nāca iekšā un jā, izpētīju. Parādīja, kur kas atrodas. Būs mazliet jāpierod. Jā, viņam bija pirmais atjaudīts uzdevums atrod kafijas automātu. Tur ir gan vieta leduskapim, kafijas automāts, cepešu krāsnes un kas ir tur malā? Jā, šis ir tas, par ko mēs arī minējām. Kas tur ir? Kas ir te? Es domāju, viss tavs draudzenes reāli tevi apskauž tagad. Ļoti laba organizētība šobrīd. Vajag lupatiņu, ir lupatiņa. Vai kaķi pabarot, ir kaķi barība, ir mikas, kas izmais. Kur tie ierasti tev iepriekš stāvēja? Iepriekš tie man stāvēja kaut kur, viens bija tur, otrs bija tur. Nu, iespaidīgi. Ļoti praktiski, ļoti organizēti. Viss nepieciešamākais man virtuvē bija trauku mašīna un, protams, arī cepešu krāsnes iebūvētā, lai viss ir skaisti un par rokai. Nu, smalki paslēpuši jūs esat. Un te vēl slēpti. Jā, viņas vesels 2. Skaisti. Nē, nu jūs te esat vispār izpaudušās uz pilniem 100. Salīdzinot iepriekšējo virtuvi ar šo virtuvi, nu mēs jau redzam, viss ir ļoti skaisti, viss ir plauktiņos, katram ir savu vietu, tur trauki, tur dakšiņas, tur pannas, katliņi. Un līdz ar to jau man ir tā sajūta, beidzot šeit ir kārtība. Nu, lūk, pēc nedēļas mēs tiksimies atkal un tad centīsimies dabūt ārā bērnus no vecāku guļamistabas. Tu vari izvēlēties. Es izvēlos 2. Super! Wow!